Pagājušajā arī es tur nevarēju izdomāt, kā tur iesākt. Labi, es nepaskatījos. Es laiku braucu, domāju, jāapstāst, kā es iesāku to pirmo sēriju. Es nepaskatījos. Sveiciens visiem, mani sauc Centīgs, esmu no TermoLV. Sveiki visiem! Otrā sērija. Šodien esam ciemos pie Mitsubishi Electric pārstāvi Jāņa un parunāsim par gaisa siltumsūkņiem. Čau, Jāni! Čau! Varbūt vienā, divos vārdos par to, kas tu esi un kur mēs šodien esam. Jūs esat Mitsubishi Electric oficiālā pārstāvniecībā Latvijā, CIA Eco Innovation. Ar Mitsubishi Electric strādājam jau 16 gadus. Esam oficiālais pārstāvis. Kaut kā tā? Kaut kā tā. Ja kādi jautājumi griežaties, kas saka. Ok. Varbūt pirmais jautājums uzreiz tāds, kas ir labs gaisa siltumsūknis? Saviem vārdiem. Kas ir? Maniem vārdiem, vai kā es to saku, labs siltumsūknis ir tas, kurš spēj saglabāt savu siltumu jaudu arī pie mīnusiem. Kaut vai, mans tāds subjektīvs viedoklis ir līdz -15. Ja līdz -15 viņam saglabājās šī siltuma jauda, tad es viņu varu nosaukt jau kā siltumsūkni. Manā skatījumā. Okay. Pretēji tie, vairāk vai mazāk ir tā kā kondicionieri, un ar to arī viņš atšķirās no kondicioniera. Būtībā viņi visi ir gan siltumsūkņi, gan kondicionieri, tik daudz, ka viņš ir spējīgs pie lielākiem mīnusiem saglabāt šo siltumu jaudu. Kas notiek pie -30? Jo tas ir parasti tas, kas cilvēks uztrauc. Es ielikšu gaisa siltumsūkni, man nav krāsniņa, uznāks -30, tad tur rakstīts, teiksim, bukletiņā, tur darbojas līdz -25. Kas notiek? Tas ir atkarīgs no tā, kāds siltumsūknis tiks izvēlēts, jo mūsdienās ir tādi siltumsūkņi, kuriem darbība netiek apturēta. Mūsu siltumsūkņiem darbība vispār netiek apturēta. Jautājums ir, cik viņš būs spējīgs saražot pie konkrētiem mīnusiem, bet tie ir spējīgi mūsdienās darboties līdz pat -35. Un tad jau ir atkarībā, kādu tu būsi izvēlējies. Vai tas, kas darbojas līdz -5, 15, 20, 25 un tā tālāk. Ar to arī mēs varbūt atšķiramies no citiem, jo mēs vairāk vai mazāk specializējamies uz šiem te ziemeļu siltumsūkņiem, uz tādiem, kas ir spējīgi darboties arī pie lieliem mīnusiem. Ok, tad principā viens ir atbilstoši iekārt, otrs ir uzstādītājs ir izvēlējies ir atbilstoši jaudu vienkārši tam jūsu mājoklim, ka pie lieliem mīnusiem būs attiecīgi jauda. Ok. Tālāk jautājums un tā diskusija par to ir kādreiz, ko likt gaisa, ūdens, kas būtu varbūt tās reizes, ka tas gaisa būtu laba izvēle? Mazāki mājokļi vai? Gaisa ir tā kā uzturēšanai varbūt. Mazāki mājokļi, dzīvokļi starpsezonā, jo siltumsūknis un īpaši gaisa, kā jau jebkura apkuras iekārta, viņi sausina gaisu. Līdz ar to, ja tas ir vienīgais apkuras veids, vērts padomāt arī par ventilāciju noteikti. Ja. Gaisa ūdens, protams, arī sausina gaisu, arī nepieciešama ventilācija, bet gaisa tomēr nedaudz vairāk. Ja. Tā ir tāda varbūt galvenā atšķirība. Bet kaut kā, teiksim, tāda patēriņa ziņā, kā izskatās tas gaisa pret gaisa ūdens, jo bieži vien cilvēks skatās, gaisa ūdens uzlikt, teiksim, mums maksās tur, 10 000 eiro, gaisa uzlikt maksās 2500 eiro, kas ir 4 reizes lētāk. Gaisa būs tā kā nosacīta kā krāsniņa, kur jums tas iekšējais bloks būs, tur vairāk tas siltums arī būs, viņš neizdalīsies tik vienmērīgi, kā pieņemsim ar gaisa ūdens caur silto grīdu vai radiātoru sistēmu un tā tālāk. Komforts atšķirās. Efektivitāte ir līdzīga. Vienīgais, ka ar gaisa jūs nesildat karsto ūdeni. Tad uz to bet uz apkuri būtībā būs kaut kas ļoti līdzīgs. Ok, labi. Tad vēl ir tas, ko tu arī minēji, gaisa, kondicionieris, vai ir kaut kāda atšķirība tur, fiziski uzbūvē jau izskatās vienādi. Ir kaut kas, kā cilvēks var pateikt, tas ir gaisa siltumsūknis vai tas ir kondicionieris? Tāda viena lielākā atšķirība ir kompresorā tikai. Ja. Gaisa, kas ir kā siltumsūknis, viņam ir speciāls kompresors, kurš ir paredzēts darbībai arī pie lielākiem mīnusiem, lai viņš spētu saražot šo te siltumu jaudu. Tā arī būtībā ir vienīgā atšķirība. Tam, kam jāpievērš uzmanība, ir, kā es iepriekš minēju, cik viņam kilovati saglabājās arī pie lielākiem mīnusiem, kad mēs salīdzinām dažādus ražotājus. Principā vienkārši tas nāk kondicionieris, viņš tiklīdz tur būs -15, 20, viņš vienkārši nevarēs iedot to siltumu. Viņš būs tāpat siltumsūknis, bet viņam būs, tas kompresors būs nedaudz savādāks, kas nav paredzēts darbībai pie lieliem mīnusiem. Tas arī viss. Viņš vienkārši nespēs uzsildīt, ja viņš mocīsies, un citi slēdzās ārā jau pie konkrētas temperatūras. Tie atkarīgs no tā ražotāja. Ok. Pieskārāmies jau tai tēmai par to
gaiss vai gaiss ūdens un telpu izmēriem, cik vispār lielu var piesildīt telpu ar gaisu? Nu, es esmu redzējis arī angārā ieliek gaisu un viss tur notiek. Nu, gaiss var piesildīt būtībā mūsdienās jau, daiep cik skaidrs, ka viņi būs vairāki. Ir iekārtas tā kā mājas vajadzībām vai birojiem, ir iekārtas arī ražošanas telpām un lieliem angāriem noliktavām. Mums ir projekti līdz 10 000 kvadrātmetriem un vairāk. Tā mūsdienās vairs nav problēma. Jā. Es redzēju, ir arī kaut kādas iekārtas specializētas tur kokapstrādei, pārtikas rūpniecībai, kas ir pat, nerūsējušo tēraudu vai tur lielākiem filtriem. Jā, tie ir tādi speciāli pūtēji, varbūt zināt tādi kā gāzes, vulkāna tipu veidi, un viņiem tie iekšējie radiatori ir ar lielām lamelēm, lai tur neuzkrājas putekļi, un viņi strādā tādos arī intensīvos apstākļos. Jā. Tad, principā, ja kādam ir arī komerc telpa, kur šobrīd nav apkura vai ar gāzi un gribās nomainīt, arī tur, principā, ar gaiss var atrisināt to situāciju. Okay. Tad vēl par to tēmu cilvēkiem, mēs šeit redzam tie iekšas bloki dažādās krāsās, ir smuki, bet ir kādreiz, ka cilvēki negrib vispār, lai redz, grib vienkārši, lai neko neredz. Un tad ir tā saucamās tās kanāla sistēmas, kur var, principā, noslēpt virs griestiem, kaut kur tos kanālus izbūvēt tā, lai pūš vienkārši kaut kāda atver griestos. Varbūt var divos vārdos par šo izstāstīt. Vai tur ir kaut kāda atšķirība, nezinu, pašā iekārtā vai jaudā, vai var panākt tādu pašu jaudu, kas ar to kanālu sistēmu? Ar jaudu nav problēma. Iekšējais bloks atšķirās, tas jums nebūs pie sienas liekams, bet viņš būs tā kā zemgriestu variants. Tas mīnus, ne mīnus ir... Viņam ir jāparedz jau laicīgi gaisa vadu izvietojums, jo viss tā nosacītā plūsma būs caur gaisa vadiem. Respektīvi, viņš aizņems kaut kādu vietu jums no tās griestu augstuma. Kas ir tas, ko nozog no tiem griestiem? Līdz 30 centimetriem vidēji. Tāds, metā, principā, viņš tāda kā metāla gaisa vada. Jā, tad būtībā ir tāda kaste, kas stāv zem griestiem jums un tālāk aiziet gaisa vadiem. Kā lielveikalos varbūt kādreiz. Kaut kas līdzīgs kā birojos. Tas vairāk ir tāda biroja aplikācija. Bet var arī privāti mājās to darīt. Esam darījuši. Jā. Ok. Varbūt ir kaut kādas biežākās kļūdas, ko cilvēki parasti pieļauj, vienalga vai tos pašu kanālu gaisa izvēloties vai parastos, kas tāds varbūt tev iekritis. Tādu kļūdu gluži varbūt nav. Lielākā kļūda citreiz neparedz vietu elektrību. Pats galvenais jau ir paredzēt elektrību. Ja caur sienu, izurpties, tur atrast vietu, kā tur aizvilkt starp iekšējo un ārējo bloku vēl var, bet tad elektrība ir tāds jautājums, kur, pat ja jums šobrīd liekas, ka jums nevajag, tad es ieteiktu, ja jūs būvēt jaunu māju, tad kaut kur ievietot jau papildus elektrību, lai pēc tam nav tik lielas problēmas. Labāk 5 lieki vadi, jā, tas uz kopējo fonu tur neko daudz nemainīs. Jā, ok, un par to novietojumu, divi varbūt tādi aktuālākie jautājumi. Viens ir par debesu pusēm, vai tas kaut ko ietekmē, jo cilvēkiem parasti liekas, hei, es tur nolikšu dienvidu pusē, man tagad būs 2 reizes efektīvāks, ja tas siltumsūknis, kā tur ir. Nē, tā īsti nav, tā nav taisnība. Tur vairāk jāskatās, lai nav garas distances starp to iekšējo, ārējo bloku, lai tas ir ērti uzmontējams būtībā, lai nav tik liels izmaksas varbūt. Bet tā, mūsdienās tas nav tik būtiski vairāk. Ok, un par to, novietošanu, varbūt pie tām kļūdām atgriežoties nedaudz, ir kādreiz, ka koks ir šobrīd populārs būvniecības materiāls, kā skrūvēt pie sienas, neskrūvēt, es parasti iesaku neskrūvēt pie sienas, likt uz zemes, tu tā kā var pievienoties tam apgalvojumam? Jā, noteikti, viennozīmīgi ieteikt, īpaši kokkarkas mājās, jo tā skaņa pa konstrukcijām, viņa mēdz izplatīties, un tad labāk viņu likt tomēr ir uz zemes. Arī mūra mājās tas pat, tāpat tās kondensāta veidošanās tad, principā, arī kaut kāda pamatnīta ideālā gadījumā būvējot jau, betona darbi kaut kādu var uzbetonēt kaut kādu pamatnītu vai kaut ko. Vēl tāds jautājums, nereti tā māja varbūt ir, ja tomēr ir gaisa izdomājas cilvēks gaiss, un tā māja varbūt ir ar vairākām istabām, kā tu minēji, vai lielāka, un tad vajag 2 iekšas blokus, piemēram, novietot. Ir tā saucamās multisplit iekārtas, kur ir viens āra bloks, 2 iekšas pūtēji, vai arī single split, kur ir katram pūtējiem savs āra bloks. Kaut kādi plus, mīnus, kuru izvēlēties, tur kurā reizē varbūt ir kaut kādas padomas? Ar multisplitu vieglāk ir, ja jūs jau laicīgi to izdarat, tad var savilkt šīs te saucamās trases un pēc tam to visu izveidot. Un savukārt ar splitiem jau var risināt arī vēlāk. Kurš ir izdevīgāk, tas jāskatās konkrētā risinājumā, jo citreiz nav izdevīgi vilkt
visas trases uz vienu vietu pie šī te multisplitāra bloka, citreiz izdevīgāk ir vienkārši caur sienu uzlikt iekšējo bloku un ārējo bloku. Jā. Mīnus ir, jā, tas, kad ir vairāk ārējie bloki parastajā split sistēmā. Multisplit tomēr ir viens ārējais un vairāk iekšējie. Tas tā kā, estētiskāk varbūt, izskatās. Jā, ok, bet ko tu kā Mitsubishi pārstāvs saka, teiksim, par tiem risinājumiem, kur kaut kādas uztais koku kastītes riņķī, vai tas ir ok, jā, vai nav ok? Tas viss ir ok. Tik daudz, ka vajag apskatīties tiešām multisplitus, ja jūs liekat kā siltumsūknis, kuram no ražotājiem ir šī jauda ziemā, lai saražotu siltumu. Jo tas ir tas, ko es vienmēr saku, salīdziniet siltumsūkņus pēc kaut kāda konkrēta parametra. Tas mans ieteikums ir pie mīnus 15 kaut vai, lai viņam nezūd šī jauda. Lai jums pēc tam nav vilšanās, kad viņš nestrādā tur pienācīgi. Ok. Tad vēl ir šeit arī redzam sensori, kaut kādi filtri, vienam labāki, vienam sliktāki. Vai to vajag, vai to nevajag? Ko tas vispār dod? Ir, kam nav tas sensors, ir, kam ir ko viņš... Tie filtri, te ir tā kā ar tādām nosacītām featurām, tāpatās kā automobīļiem ir kaut kādi labākas lietas, sliktākas lietas, tā kā papildu aprīkojums nosacīt. Ar tiem filtriem, jā, jo modernāka iekārta, jo labāks viņi ir tas filtrs, kas spēj attīrīt to gaisu mūsdienās jau, jā, tāpat tās pārklājumi ir šiem te ventilatoriem ar speciāliem dual coat barjeru tāds pārklājums, kas nepievelka putekļus, jā, līdz ar to viņus atgrūž un neiz tādā veidā, bet visos citos gadījumos tur var salīdzināt, kas attiecās uz to gudro aci vai sensoru, tas ir tāda papildus opcija, kas rada tādu papildus komfortu, jo apkuras gadījumā viņš siltumsūks redz, kur ir augstākā zona, pieņems dzesējot, viņš redz, kur jūs atrodaties, viņš var nepūst jums virsū, ja viņš pūtīs tā, lai nesaukstēties. Var arī pretēji tieši var pūst jums virsū. Tur tas ir vairāk par tādām jau tā kā opcijām un tā kā plašākas iespējas izmantot šo iekārtu. Jā. Ok, piemēram, es nezinu, ja tur ir krāsniņi, viņš varbūt redz, ok, tur kaut kas silts ir, es tur, nezinu, sildīšu otru istabas pusi, varbūt, kur tur ir kaut kāds lielais loks, kur augstums nāk iekšā. Tieši tā, viņš redz krāsniņu, viņš var vienkārši to pašu gaisu pūst caur sevi, nemaz neizmantojot kompresoru, un tādā veidā var arī ietaupīt kaut kādas līdzekļus. Jo, man liekas, nerad tas arī ir tā kombinācijā patiesībā nāk, cilvēks liek gaisu un būvē no jauna, viņš kaut kādu krāsniņu, kaut vai tīru vizuāli varbūt liek, bet kādreiz viņu iekurina, tad, principā, tas gaiss, viņš nosacīt, ierauga viņu, pazīst to. Jā, tā ir papildus opcija. Ar to arī viņi atšķirās, kad viens iekārtas nosacīt ir vienkāršāks, otrs ir ar papildus opcijām. Jā, viens ir, protams, tur kaut kādas krāsas tām iekšas blokiem, bet arī, teiksim, tam pašam Mitsubishi Electric, var teikt, ir dažādi tie modeļi, arī kaut kādas efektivitātes arī savā starpā atšķirās, un tās cenu klases droši vien ir katram tur tas ir tas, par ko es sākumā teicu, par šo te kompresoru jaudu spēju noturēt siltumu, jo mums ir būtībā 3 veida kompresori līdz mīnus 15 grādiem, tur mīnus 25, un tagad jau jaunākā paudzes, kas mums ir 2 sērijas RV un FT, kur līdz mīnus 35. Tie ir skandināvu tirgumu speciāli izveidoti modeļi, ar ko arī varbūt mēs nedaudz atšķiramies no mūsu draugiem, konkurentiem un tā. Jā, man liekas, viņiem pat tām kastītēm nāk virsū speciāli rakstīts. Jā, tas speciāls labels ir, made for Scandinavia, Zviedrijā. Priekš Zviedru, būtībā priekš Skandināvu tirgus, zem kurām esam mēs. Mēs jau gribam arī savu skatīt Skandināvijā. Cik tie mīnusi mums ir pēdējā laikā, bet ir kaut kādi gadi ir, kad vairākas nedēļas ir zemāk pa mīnus 15. Jā. Es laikam galveno esmu tev paprasījis, varbūt nobeigumam ir viena lieta, ko tu gribi, lai visi zinātu par Mitsubishi Electric. Vai vismaz kāda zinātu. Kaut kas tāds. Vieta reklāmai. Vieta reklāmai, Es saku, nav jau sliktu iekārtu, tādā veidā ir jāsalīdzina, un katrai iekārtai ir, tā teikt, savs pircējs un savi plusi, savi mīnusi. Un, ja jūs izvēlaties siltumsūkni, tad, es saku, mans tas ieteikums ir salīdzināt datus arī pie kaut kādām zemākām temperatūrām, ja jūs tiešām gribat, lai viņš strādā kā siltumsūknis. Jā. Lai gan dažreiz varbūt, ja gribās starpsezonā piesildīties, jā, tad pietiek arī ar kaut kādu kondicionieru tipu vai nedaudz vienkāršāku iekārtu. Tieši tā. Atšķiramies arī ar to, ka, kā jau tu minēji, mūsu iekārtas ir izstrādātas Zviedrijā. Tas, kas attiecās uz to Made for Scandinavia, ja, un tas ir tas, ar ko mēs atšķiramies no citiem. Bet ražotas tiek?
ražotas tiek Japāna? Taizeme. Taizeme. Šīs iekārtas Taizeme, gaisa ūdens ir Japāna, vēl joprojām Entegregāti arī Japāna. Un gaisa ūdens ir arī kaut kas Skotijā, būtībā 3 ražotnes lielās ir. Jā. Ok. Bet tādā ziņā atkal, ja kaut kādas rezerves daļas vai servises ir Zviedrijā, ir lielais centrs. Jā, Zviedrijā ir lielā noliktava un visiem modeļiem 10 gadi tiek glabāts rezerves daļas. Nu, pat vairāk. Tur ārā nemet. Ja neizķer. Tā nav plasmas. Neizķer, nē. Nu. Okay. Jā, tā arī mūsu tā priekšrocība īstenībā, ka tie garantijas gadījumi, paldies Dievam, nav tik daudz. Bet ja viņi ir, tad to servisu mēs spējam nodrošināt pietiekami ātri. Jā. Nu, varbūt bišķi novirzoties no tās gaisa tēmas, tādēļ liriskajā atkāpē beigās mēs nesen to gaisa ūdens uzmontējām Mitsubishi Electric 1, kur cilvēks bija viņu atradis Skandināvijā, atvedis uz Latviju, uz kaut kā 2002. Gada modelis, un reāli viņš tā kā, tur viss normāli. Tā kā. Jā, strādā. Jā. Nu, forši, paldies, un tiekamies tad jau citās sērijās. Laikojiet, subscribojiet, sūtiet naudu, rakstiet, zvaniet, palīdzēsiet. Izvēlieties siltumsūkni. Jā.